Mums sāk filmēt un arī iznomēt kameru. Šodien filmēt tik ļoti neierastā dienā, ir trešdiena. Es tagad nāku no darbiņa. Šodien pusdienu strādāju, jo man jāprasa pakaļ Gustavam. Un jā, man pa ceļam es vēl jānopar Kožana. Ja tas bija viens viņa lūgums, ka viņš bija Frankfurtas lidostā šorīt, ka viņam vajag nopirkt Kožanu. Nopirkšu. And I'm here! Es esmu piebraukusi pie lidostas, bet es esmu ļoti pārliecināta, ka iekšā lidostā nevar filmēt. Vismaz man liekas, ka tas no Amerikas atbrauc, čista nevarēja filmēt. Bet jā, es domāju, mēs tiekamies atpakaļ tepat mašīnā. Vai kaut kur ārā. I'm so excited! Es līdz pēdējiem brīdim neticēju, ka viņš tomēr atlidos, tāpēc, ka bija vienkārši tik daudz sarežģījumi un beigās izrādījās, ka viņš no Las Vegas lido atpakaļ uz Dallas tanī pašā dienā, kad viņam jāizlido uz Rīgu ir, un tur starpā bija beigās tikai mazāk kā 3 stundas, kaut 2 stundas laikam, jā. Bet viņš paspēja. Es raudāju aiz priekiem, vienkārši tiešām raudāju. Labi, tad tiekamies ārā. Es kaut kad mēģināju spēlēties tiem seķingiem, bet es nesapratu, kas man jādara. Tu neesi piespēlējies, jā? Ko viņš man brauc virsū? Paskat, kas ir mājās un paskat, kas man ir atbraucis pakaļ. Ka tu visur veda krēsliņā? Jā. Visur gustīgi. Tev arī nopirku beneģi arī? To es pats savu nopirku. Bija tieši pie Gate. Jā, viņš vienmēr ir pie Gate. Dallasā pie Gate. Man bija Ben & Jerry's. Es tur vienmēr sēžu, kad es braucu no Gustava prom, sēžu un raudu un ēdu Ben & Jerry's lielāko porciju. Es paņēmu ideju. Es paņēmu. Kad tu esi lielāks, tur man tāpēc ieņemt trupu. Es paņēmu banānu un peanut butter. Banānu ar šī. Un kaut kādu kokonatu, tur ar visu kaut ko vēl, šokolādi un visādām tādām lietām, bet tā jau negar šo kokonatu. Garš. Ja nav nekā var ēst viss. Tik labi. Vienkārši tik labi sajūties mājās. Es nesmirdu šausmīgi. Es vispār nejūtu. Es esmu pieredzis pie tavas smakas. Bet es gan jau šausmīgi smirdu. Sākās. Cik stundas esmu bijis ceļā? Dievs, ieskaitot Las Vegasu? Jā. Man nav jāuzsver. Ļoti daudz. 4 no rīta sāk no Las Vegas. Tas ir 4 no rīta tur, tas mums 4 stundas līdz Houstonai, stunda līdz Dallasai. 8, bija 9 stundas lidojums, nezinu kāpēc. Jā, 9 stundas 10 minūtes. What the fuck, parasti ir 8. Nē, 8 mums tur ceļā ir, ne? Vai tad? Jā. Man liekas, tur otrādāk, ne? Jā, es nezinu. Es nezinu, likās, ka bija otrādi, bet bija 9 stundas. Un vēl, ka šitās bija 2. Un visu laiku kādi delay bija. Es vispār priecīgs, ka es paspēju uz Dallas. Uz otru lidostu. Labi, tas vispār. Tu sakoji līdzi, ja? Jā! Protams! Mēs vakardien nepabeidzām vlogu, jo mēs atbraucām mājiņos un Gustavs bija sāguris. Mums vēl bija jābrauc pie Gustava vecākiem. Es mīgu ciet. Vienkārši mēs skatījāmies Walking Dead un Gustavs tā kā bija pilnībā 90 grādos sēdēja. Un es vienkārši brīdīšu tā. Sāk klanīties, jā. Nomadziņš, bet tā viņam bija 4 lidojumi. Kaut kādu pusotru dienu viņš lidoja mājās. Jā. Kopumā. Tas, protams, arī diezgan stresains process un visur paspēt un tādā garā. Tā kā, jā, es biju diezgan nogurs vakar. Yes! Jā, bet mēs esam kopā atkal. Es esmu mājās un es varu dot pučas, bye bye. Čau!